Dāmas kungi, cienījamie klātsošie, labdien un esiet sveicināti Eiropas mājā. Eiropas parlaments turpina diskusiju ciklu satiec savu deputātu, un šis gads iesāks satiekot deputātu Villu Kristopānu. Šodien šeit pie šī galda ļoti dažādas nozares – zivsaimniecība, meži, lauksaimniecība, lielāka un mazāka uzņēmēji. Kopš Eiropas parlamenta vēlēšanām Vills Kristopāns pārstāv politisko grupu Eiropas patrioti un aktīvi darbojas lauksaimniecības un lauka attīstības komitejā. Ilgāku laiku Latvijai nebija pārstāvniecība šajā komitejā, un šobrīd šķiet arī Vills Kristopāns ir vienīgais no Baltijas valstīm, kurš darbojas šajā komisijā. Ļoti patīkami, kad atnākuši zinoši cilvēki, tiešām zinoši, visās nozarēs, saprotoši. Mēs viens otru saprotam, ļoti daudz darba būs, lai samazinātu pirmkārt jau birokrātiju, pats galvenais. Protams, lauksaimniecības attīstības plāns, nākošo 7 gadu budžets. Laba ziņa tāda, kad esošais lauksaimniecības komisārs Hansens pateica, ka viņš labprāt gribētu 14 gadu plānu, nevis 7 gadu, bet lai zemnieki redz 14 gadu uz priekšu, kā izskatīsies viņa dzīve, un tas man ļoti patīk. Bet pagaidām ir klusums pirms vētras, jo vēl neko mēs nezinām, kas nāks ārā no Eiropas komisijas. Joprojām tas, ka mums subsīdijas nav vecās Eiropas zemnieku līmenī, tur solīt pa solītim mēģināsim atkal drupināt to netaisnību. Un veseli kauds, piemēram, meži, es esmu ļoti par to, lai meži tomēr paliek nacionālajā pārvaldībā pilnīgi.